Valds Valters savu pirmo spēli pret NBA komandu aizvadīja pret Milwaukee. Un, kas zīmīgi, arī Kristaps Porziņš savu pirmo NBA spēli NBA čempionātā aizvadīja pret Milwaukee. Pirmās reizes vienmēr ir īpaši. Pirmā reize Drebuls taču bija. Drebuls bija, Kristap? Bija neliels, jā, nu, protams, uztraukumiņš pirms spēles, un kā būs, kā tās pirmssezonas spēles nospēle, bet tad, kad ir tā īstā spēle, tad ir tāds nopietns. Bet visi jau zina, ka tu debitants viņi kaut kā mierināja, tev zina, kā kaut kādu kafiju vēl vien ielēja vai kaut kādu, nezinu, tur. Nu, zina, kā visi jau profesionāli, nav jau tā, ka es pirmo reizi basketbola laukumā iziešu, vienkārši, nu, tāds sapnis man NBA spēlēt, un tad beidzot es tur esmu, nu, gribās labi nospēlēt un uzvarēt tā tālāk sezonas atklāšana, tā kā ir jau tāds neliels spiedieniņš, bet to tu ir kā pats sev uzliec. Ko Karmelo teica pirms spēles? Neko, tad mēs vēl viņš vispār viņš tāds bija ļoti viņš vienkārši domāja, novēroja man no malas, kā es izskatos, cik es uztraucies, izskatos un tā, bet viņš tur neko liek, tur man nenāca ko runāt. Bet kā var iestāstīt sev tikai nepārcenties, jo tas jau nepalīdz, ne? Nu jā, it kā nepalīdz, bet nu, tu mēģini iziet, varbūt tai spēlēt cauri galvā, nu, ko tu vari izdarīt, ko tu gribi tās lietas, ko tu māki darīt, nevis kaut ko mēģināt kaut ko jaunu, un tad vienkārši mēģini tādu nomierināt to prātu, un lai tu zini, ka tu esi laukumā, lai tu neesi tur taču tāds uzvilcies. Tev bija uzdevums konkrēts jau pirmajā spēlē? Nē. Nebija nekas tāds? Pie Dereka Fišera viņš mums deva tādu brīvību, nu, man tas bija vislielākais plus, ka pateicoties viņam, es varēju tur no paša sākuma jau sākt spēlēt un pierādīt to, ka es varu spēlēt. Mēs parādīsim tev video, atceroties sākot ar pirmo piezīmi, metienu, punktiem un tam līdzīgi. Nu, skatoties šos fragmentus, kas ir īpašs šajā brīdī? Tas mans pirmās darbības laukumā, uz oficiāla NBA laukuma. Tad var redzēt, ka pirmie momenti nebija baigi izdevušies, bet tā, kad tos pirmos punktus man gūt, tad man tāda kaut ko tādu noņēma to sajūtu no to, kas bija tik uzvilcies. Un tad, man liekas, tā spēle ir aizgājusi. Tad dabūju tik uz sodmetienu līnijas un pirmo atlēcošo nozagu Lopezam. Un tad jau tā spēle, man liekas, bišķi atbrīvojās un aizgāja. Un sodiņš ar pirmais tā? Pirmais sodiņš iekšā, jā? Iekšā. Jā, neko pirmo bumbu pārķēra. Tad, zin kā, tu pārķēri kaut kādu bumbu, uzreiz tādu labu sajūtu. Nu, kaut ko labi izdarīja, zin kā, un tad uzreiz tā enerģija parādās, un tu turpini kapāt. Un tad to kaut kā zaudēja vienu bumbu, un tad liekas, kā ir šitā. Bet nē, nu, es domāju, ka pirmā spēle bija izdevusies, jo vinējām, un pats parādīja kaut ko. Trumps. Vai tu atceries, ka pretinieks arī kaut kādā mērā mēģināja tev paprocēt pirmajā mačā? Nu, garais atnācis te no Eiropas. Man liekas, kopš pirmās spēles tā jau visu sezonu man reāli bija, ka kāds mēģināja man bišķiņu patestēt vai kā. Kādā veidā? Tā, ka, piemēram, pirmā spēle... ar alkoholniekiem? Jā, tad tie jau tādi sīki. Tas Džabārī Parkers, viņš grib pierādīt, ka viņš ir labs. Un, zin kā, mums tur vienmēr bija tāda, tur agresīvi darbojāmies. Un tad, zin kā, es viņam iemetu kaut ko pretī, viņš atkal mēģina nākt atpakaļ kaut ko, bet tur, zin kā, jāmeklē tie brīži. Tad, katra spēle man bija jābūt gatavam reāli tā. Bet NBA ir tā, ka, piemēram, it kā ir komandas spēle, bet tai pašā brīdī ir tie matchupi savstarpējā, ja? Un ir principiālie. Jā, es esmu redzējis, piemēram, ja kāds tur atriebjās kaut kur, un te viņš grib nākt šo uzbrukumu tieši atriebjās. Ir tā, jā. Tas ir izteikti. Jā, tas ir ļoti izteikti. Eiropā tā nav, un Eiropā nav tik daudz tas, ja tev kāds iemet, tad tev uzreiz liekas, ka tev jāiemet pretī. NBA ir tas, jo tas ir, tu mēģini tā kā, pats sev aizstāvēt, un ir tā, ka komandas biedri bieži tev dod to bumbu, lai tu vari tā kā atriepties viņam. Kristap, es paskaidroju, Valdis nesaprot šo terminoloģiju. Valdi, klases vakarā ir visa klase, 9 džeki, bet visiem patīk viena meitene, ja? Vot tev matchups. Tas ir matchups, reāli. Tas ir. Jā. Tas ir gunts stilā. Un, protams, tad ir divas epizodes, parādīsim vienu ar putbeks. Slavenais putbeks, tāda no atlecošās bumbas trieciens no augšas. Jāprot atrasties pareizā vietā. Tas vienkārši bija. Vai ne? Tas vienkārši, jā, bet tur bija uz tāds robežs, jo NBA tur nevar to bumbu vēl ņemt, ka viņi vēl nonākus no stīpas, un tur izstījās tāds uz robežiņas, neiedeva un dabūja to atlēcošu un ielika atpakaļ. Bet tas jau nav mācāms, vai ne, šīs lietas? Tā ir epizode, kur tu... Augumu neiemācīs. Augumu neiemācīs. Arī tās vietas ir tā. Tur beigas svarīgi, vispār redzēt, kur tā bumba varētu krist, un tad, kad viņi krīt, tad pareizā laikā uzlikt. Nav tā, ka es tur lidoju arī pa gaisu vienkārši. Klausos, vērojot tavas spēles pie Seviļas, ja, tev šādi elementi parādījās ik pa laikam, bet viņi bija reti. Viņi nebija. Šeit viņi uzreiz valnī. Ja? Teiksim, tad es kā treneris uzreiz redzu, ja vienreiz viņš ir uztaisījis, viņš tur uztaisīs daudzreiz. Un tas bija tavs jāiemēs zidziņš, principā atlaicušās bumbas, bet viņi tev neņēma uz muguras. Kur tā atšķirība ir?
pirmkārt uz lielākas skatuves tagad. Visi redz, ko es izdaru katru sīkumu. Un vairāk spēles, vairāk kaut kāds moments var uztaisīt. Kāpēc viņi tev neņēma uz muguras? Es skatījos, Valdi, tulko maisaimniecēm uz muguras. Tu man paņēmi uz muguras, iznes ārā pagājušajā reizē. Ko izstāstīja man Guntīm maisaimniecēm neņēma uz muguras? Tas ir tad, ja teiksim, notiek metiens, tev aizsargam ir jāatbloķē tev, no atlaidušās bumbas, lai tu nesaņem. Viņi vienkārši, viņš gāja tur iekšā, tā kā caursteigāmā sētā. Tos pārsvarā visus tos putback dunks es dabūju nākot tā kā no ārs. Un, ja pārsvarā ir metiens pa grozu, visi pagriežās, skatās. Un sevišķi, ja tu domā, ka tavies stāv uz trīspunktnieku, tad tu vienkārši paskaties un domā, tas savākšu rebīdi. Es pats savāku. Jā, un tad es noskrien gadu muguru viņam vai kā, un tad es viņu mēģinu. Es tagad, Kristap, iztulkošu Valdu, jo Valds nesaprot. Nāk no āras uz putback nozīmē neklauvēt. Bet tu pieminēji spēļu skaitu, kas ir skaidrs, ka nesalīdzināms. Tas sauktais debitants lieksnis vai siena vai kas. Tas ir grūti vai pasaka tagad ar saviem vārdiem. Cik 73 spēles, ja? 72 viņš nospēlē. 72, jā. Viegli nav, tas ir skaidrs. Vienkārši, kad kā tu bišķiņ paklūp uzreiz tā mēdī ir klāta. Kraukļi salido. Mēdī ir klāta, sakot, viņam ir uzreiz, kā viņš vēl no Eiropas tik maz minūtes nospēlēs, tur jau viss skaidrs. Mēs jau teicām. Mēs jau gaidījām. Jā. Un tad tā kā labs spēles. Nē, bet tev bija tāds, tu gāji un tad bija tāds kritums. Jā. Un es tieši kaut kā to spēli, kad noskatījos tev bija, un tu uzreiz kā iemet tur tāds pāris trīnīši, bija tāda spēle, un uzreiz tev aizgājas pāri, uzreiz, un tev sajūties. Jā, kā, viens ir varbūt bišķiņ mentāli nosēdies, un tad arī varbūt tu mentāli viss kārtījā, bet tu tiešām fiziski nevar pavilkt to liekas. Tu mocies, un centies, cik tu vari, bet neiet, un tad neaiziet viena lieta, un tā tālāk, tas tā aiziet kaut kā, bet kaut kā jau tiek ārā. Krista, bet to, ko neredzam, kauliņi, saitītes, visi tie teipošanas pasākumi, ko mēs neredzējām šajā sezonā? Es domāju, kaut kādas lietas, kas bija savilktas, sastieptas, aizlaustas. Pirmās sezonas daļa, es domāju, tā man tur viss kārtībā bija, paldies Dievam, un vesels bija, kaut kāds visu laiku sasitumi, tas jau tāds pieredums, ka tu sasit kājas, rokas un tā tālāk, tas ir viss normāli, un tad otrās sezonas daļa, tur tā pārsvarā džeki mocās, vienkārši spēlē caur sāpēm visu laiku, un tad, kad ir bišķi pa traktu, tad tur kaut ko iedzer, lai bišķi novāk paliek. Ko tas nozīmē? Tā kā tabletītes, Tabletītes, jā. Es nezinu, kas tās par tabletītes? Meldonijas? Nē, gan jau kaut ko. Precāpi līdzekļi. Bet ledū arī sēdi? Ledū sēžam, jā, tas mums gan īsti, tā kā norma ir, tas ir jādara. Masāžas tā tālāk. Tā kā ir rītīgi jārūpējas par sevīm savādāk sezonas vidus beigām, tu ķermenis vienkārši. Man kārtiem pārlidojumiem, tu augšā lejā 3 reizes dienā vēl viegli? Par to mēs vēl runāsim. Mēs parunāsim, bet vēl viena lieta. Mēs parādām tagad par spēlēm runājot tehniskā. Pirmā tehniskā, ko tu saņēmi, tehniskā piezīmē, to pavada arī naudas sots. To tu arī pateiksi, cik tas ir liels, bet tev komanda aizstāvē. Kas te bija? Kāpēc tas notika? Sāksim tā, ka vispār tā bija tā otrā spēle mums pret... Divās dienās mums bija 2 spēles pret Atlantu. Viena mājās, otra izbraukumā. Mājās mēs vinējām, un tagad aizbraucām izbraukumā. Un es domāju, vēlreiz varētu vinēt, kā mēs tur tā normāli spēlējām uz to brīdi. Un mums zitīgais kapiņš bija viņiem visu spēli jau. Un tur bišķi sanāca kaut kāda asuma kaut kas, un tad, kā, es dabūju to bumbu, nošaupu sodu, un viņš kaut ko parāva beigās vēl tur. Un es domāju, kaut kā bišķi jāizstāv sevi. Ko tu pateici? Vai viņš tev? Kā tā bija vārda apmaiņa? Kas tur tā, čau, kā iet tā, kaut ko tur apsveicinājām. Neizskatījās gada. Bet tu droši vien sezonas laikā, taču skaidrs, ka uzzināja daudz par sevi arī, vai ne? Tur jau puikas runā uz laukumu. Jā, protams. Tur mēģina vienalga, kā kaut ko pateikt tev vienalga. Citi ir vienkārši, kas tev kaut ko tur trūli var pateikt tādu, ko tu vari jebkuram pateikt, bet ir tādi, kas arī zina kaut ko bišķiņ pa tevīm. Bet kurā džekā ir baudi klausīties? Tā, ka tu uz laukumu tu rēc vai arī, gandrīz gatavs esi pierakstīt, jā. Es domāju, ka viskrutāk būtu bijis, ja man sanāk uzspēlēt pret Kevinu Gārnu. Jā, tas jau labi. Tas ir visunāli. Tas ir Rainis, jā. Viņš saka tādas lietas, ka tu vienkārši tur vari... Tas ir NBA Rainis, mutu vaļā klausīties, bet nesanāca man, diemžēl, šos... Nekas? Nē, bet slavens bija Larry Birds, kas skraidīja un runāja un visu laiku. Bet tev viņš vispār, kad skrien, tu iespēdojies no tā teiktā? Vispār ne. Nē, jā. Tas ir ļoti, bet es zinu daudz spēlētājs, kas ļoti reaģē uz tādu. Es nezinu,
Man ja godīgi, tas vispār, man drīzāk tāds, nu jā, es kaut ko varu pateikt pretī. Jā, kā to kaut kā, nu jā. Lai neiemiek spēlēt. Nu, ko, Valdi, mēs pēc brīža tad ārpus basketbola. Kas notiek pilsētā ārpus basketbola? Kristaps Porziņš kopā ar DP Apili spēlēm. Mēs parādām vienu epizodīti un apstādināsim, un tad būs jautājums. Jautājums, protams, par basketbolu, par NBA. Kas ir svarīgi šajā brīdī? Nevis spēles plāns, Kristap, bet tagad svarīgs, kas ir šis soliņš. Ja? Es tev parādu šo soliņu, jo tas, kas notiek laukumā, varbūt Valdi interesē. Mums ar Gundi interesē, ko tik daudz cilvēku dara Ņujorkā, šeit uz šīs te soliņa. Turklāt basketbolisti vispār pat nedabū sēdēt. Nu stāst pēc kārtas, kas te ir tāda? Pirmkārt jau tas ir tikai soliņš, tā nav visa komanda. Ir cilvēki vēl aizkulisēs daudz. Tiešām. Tā kā, jā. Cik rindās tur ir? 2 rindās. Jā. Nu, tad ir tā, jā. Pirmā rinda, te spēlētāji aizņem varbūt, es nezinu, tur šitik daudz, jā. Kas sēž uz soliņu, un tad ir aizmuguru, un šitas viss ir tā kā tas, es tā apvilkšu tā, lai var saprast, jā, šitas viss. Jā. Ir reāli cilvēki, kas palīdz, kas strādā paši komandas. Ja? Te ir pats galvenais mūsu visā tajā medicīnas jomā. Ja? Viņš, ja kādam pārsit acis vai ko, tad viņš ir pirmais, kas izskan. Apels, kurš viņš ir punktiņš. Tas ir viņš. Viņš ir pirmais, kas izskan laukumā, ja tur kādam kaut kas notiek vai kā, un tad palīdz. Ja? Tālāk ir Kurts Rembis, tagad mūsu galvenais treneris uz doto brīdi. Jā. Tālāk ir asistenti treneri. Jā. Brians, tas ir Serafins. Kevins Serafins ir uz valciņā sēžu, tagad mēs spēlējam. Bet mēs jāpiemina, ka galvenais treneris stāv maliņā. Galvenais treneris stāv malā, jā. Labi, tālāk. Tālāk. Es te bišķiņ pārvalku pāri. Ko izdēš šitā arī? Jā, varam padzēst. Jā. Neko mēs nevaram pēc štrūc. Šitā varbūt var, jā. Jā. Padzēsīšu, lai var saprast. Tālāk mums ir, reku šitā. Tālāk mums ir... Jā. Fizioterapeits. Aiz medicīnas džeks sēž fizioterapeits. Jā, aiz medicīnas džeks fizioterapeits. Tālāk ir grūti saprast, kas mums tieši tur sēž. Vajadzētu būt asistenti treneriem. Nu, tā kā vairāk asistenti treneriem, ne, viņiem... Viens tur varbūt ir vairāk pa skautingu, viens ir vairāk pa individuāliem treniņiem, bet viņi visi kaut ko spēles laikā dara. Bet ja viņi ir otrajā rindā, viņiem kāda loma tieši konkrētajā spēlē? Viņi nelec minūtes pārtraukumā? Viņi visi ceļās minūtes visi pārtraukumā. Jā. Tad visi pieceļās un iznāk pa šajien ārā, un tad te kaut kādi, nezinu, 7 cilvēki. Man interesē, kādas padomas dod tev personīgi, tie treneri, visi bars, tev personīgi, ko ir katrs devis? Nu, ir tā, ka... Ir tev tur, protams, tur labāks kontakts ar vienu treneru nekā ar otru, ar kur tu vairāk trenējies tā tālāk. Nu, un pieņemsim, viena baigi forša lieta, ko dara tagad NBA, ir, kad ir kaut kāda situācija vai kas, un viņi momentāli, kā tā situācija notiek, viņi redz kaut ko uz laukumu, un viņi var paprasīt, es nezinu, kur viņi to dabūna, droši vien kaut te pie galdiņa, lai viņiem izprintē bildi no tās situācijas, un viņi tev uzreiz parāda to situāciju. Ja izprintēt bildi? Jā, uzreiz pārtraukumā. Jā. Uzreiz pārtraukumā tev parāda bildi, kur tev vajadzētu būt, ko tev vajadzētu darīt. Tālāk. Tālāk. Te ir asistenti treneris, nu, kas ietilpst visi, viņi ir individuālie treneri un tā tālāk. Tie visi palīdz kaut ko tur dara spēles laikā. Tālāk te grūti saprast, man liekas, te ir galvenais apsardziņš mums. Arī apsargs? Apsargs, kas jūs sargā, jā? Jā, nu viņš nesargā, viņš vienkārši sēž. Nu jā, bet tur nevar. Bet viņš ir atbildīgais par visiem apsardzi un jā, par drošību galvenais, jā. Fiziskā sagatavotības treneris, otrs fizioterapeits, kas ir tāds, nu, tiešām viņš ir ārsts, nu, viņš ir viens no galvenajiem. Tad galā būs, kas tur būs, nu, grūti pateikt, bet mums ir, nu, te pašā galā jau ir cilvēki, kas mums, nu, padod vietas, padod dzeramos, tādi, kas strādā komandas labā un kas ir tikai medicīniskajā gārdienā, nu, un tad... Un ja šo mēs pārnestu uz izbraukumu, viss tas bars arī dodās uz izbraukumā? Jā. Tiešām? Arī izņemot cilvēku, kas strādā tikai medicīniskajā gārdienā, kas sēž tik galā, kas mums, teiksim, padod tur lietas un palīdz. Jā. Pārējie visi reāli mēs braucam izbraukumā. Cik tas ir? Cik tie cilvēki ir apmēram? 20? 15? Ieskatot spēlētājs vai ne? Nē, bez spēlētājiem. Bez spēlētājiem es domāju, ka mēs kopā, man liekas, ka varētu būt 3, 5, 40, jā. Mēs varam parādīt lidmašīnu bildi. Aiz tavas muguras ir divējādi. Gan droši, bet kinoteātrī es negribētu sēdēt.